Meža gids, meža plānošanas palīgs meža īpašniekiem. Un tad šeit, balstoties uz atvērtiem datiem, mēs iegūstam lielisku pārskatu, ievad iekšā savu īpašumu kadastru numuru, un man viņš pievieno manu īpašumu. Un tad lūk, šeit es varu skaisti pārslēgties starp zemes vienībām. Un tad, piemēram, šeit paskatīsimies, tātad steidzamās darbības šajā gadījumā šim īpašumam nav aktuāla inventarizācija. Tātad tas būtu vispār pats pirmais, ar ko sākt. Un tad tālāk mums ir mūsu radīts īpašuma ilgtspējas rādītājs. Un tad tas būtībā pasaka to, cik labi tu saimnieko savā mežā pēc meža saimniecības labās prakses dažādos rādījumos. Un tad šeit konkrētāk jau ir kaut kādi ieteikumi, kam būtu vērts pievērst uzmanību, kas varbūt palīdzētu uzlabot tos rādītājus, kā arī kas ir tās lietas, kuras šai konkrētajā īpašumā un nogabalos ir pareizi tiek darīts. Un tad tālāk ir jau detalizētāka informācija. Te uzreiz var arī redzēt, kādas darbības ir rekomendētas. 80-gadīgs bērs, attiecīgi tur būtu veicama potenciāla kailcirte, īpašniekam ir interese, un krājas kopšana. Un tad šeit jau var redzēt vēl detalizētāku informāciju par konkrēto nogabalu un izveidot izsoli vai pieteikties konsultācijai.